Vesela civilizācija šovakar mirs, nekad vairs netiks atdzīvināta. Ko tas nozīmē? Otrdienā Irānā būs gan elektrostacijas diena, gan tilta diena, viss vienā. Nekas tam nelīdzināsies. Atveriet, tas ir ģimenes šovs par karu. Tieši tā, jūs esat traki. Joprojām ģimenes šovs par karu, vai arī jūs dzīvosiet ellē. Es domāju, ka mēs to palaidīsim garām. Vienkārši skatieties. Mēs izdevāmies no tā izvairīties. Vismaz pagaidām. Otrdiena atnesa ne tik daudz civilizācijas izdzēšanu, cik vairāk pamieram līdzīgu stāvokli, kam nepilnas dienas laikā radās neskaitāmi robi. Pirmajā pamiera dienā Hormuza šaurumu šķērsoja tikai 5 kuģi, kas ir mazāk nekā dienu iepriekš. Ja pamieras pilnībā sabruks, tas nevienu nepārsteigs. Un tad, drīz pēc tam, mēs visticamāk redzēsim vēl vairāk Truth Social ierakstu ar saturu, piemēram, vesela civilizācija šovakar mirs un nekad vairs netiks atdzīvināta. Jo mēs jau sākam tos saņemt. Ja Irāna pilnībā neievēros pamieru, tad sāksies apšaude, lielāka, labāka un spēcīgāka nekā jebkad iepriekš redzēts. Labi. Tad parunāsim godīgi par civilizācijas iznīcināšanu un konkrēti, kāpēc tā nav laba ideja. Bet tas nozīmē, ka vispirms jāapspriež mazāk pārliecinošs arguments par starptautiskajām tiesībām, kā arī iespējams pārliecinošs, iespējams nepārliecinošs arguments par pretreakcijas sekām. Un tad patiešām pārliecinošs arguments par to, kā vislabāk vest sarunas, kad mēģini kaut ko turēt ķīlā. Ja esi šeit jauns, vispirms laipni lūgts. Bet otrkārt, man ir aizdomas, ka tu domā, ka es tūlīt iegrīmšu 10 minūšu garā stāstījumā par starptautisko tiesību smalkākajiem aspektiem. Tā nav. Jo starptautiskās tiesības ir smieklīgas. Protams, laikam jau ir jauki, ka ir kaut kas, uz ko tiekties, bet runājot par praktisko realitāti uz vietas, tam gandrīz nav nekādas nozīmes, un tieši tas to padara smieklīgu. Neskatoties uz to, galvenā reakcija uz Trumpa Truth Social ierakstiem ir šoks un šausmas. Tu nevari darīt, tas ir pretrunā ar starptautiskajām tiesībām, viņi teiks. Labi, un tad? Kas notiks, ja Donalds Trumps pārkāps starptautiskās tiesības? Vai kāds atnāks un viņu arestēs? Ko apvienoto nāciju organizācija darīs? Noteiks viņam sankcijas? Noteiks viņam sankcijas ar savu armiju? Ak, pagaidi, apvienoto nāciju organizācijai nav savas armijas. Vai mēs neko neesam iemācījušies kopš Džordža V. Buša un Irākas? Apvienoto nāciju organizācija, tāpat kā jebkura cita šāda veida starptautiska organizācija, ir bezspēcīga. Tagad nesaprotiet mani nepareizi. Bezspēcīgas starptautiskas organizācijas joprojām var būt ļoti noderīgas un uzlabot visu iesaistīto labklājību. Mans akadēmiskais alter ego, īsts spēju teorijas profesors, ir daudz rakstījis par šo tēmu. Taču šāda veida starptautiskās organizācijas noteikti negūst panākums, piespiežot kādu kaut ko darīt. Protams, viens no veidiem, kā tās var reāli ietekmēt, ir izveidot noklusējumu standartus valstu likumiem un pēc tam izdarīt spiedienu uz valdībām pieņemt iekšējos likumus, kas atbilst starptautiskajām tiesībām. Tās darbojas tāpēc, ka iekšējie likumi parasti ir vieglāk izpildāmi. Bet nepaļaujieties, ka tam šeit būs būtiska ietekme. Trumpa tieslietu ministrija jau izstrādā juridiskus argumentus apiešanas risinājumiem, par kuriem mēs drīz runāsim plašāk. Tie nebūs Hāgas tiesneši, kas galu galā noteiks ASV likumu likumību, tāpēc aizmirstiet šo domu jau tagad. Zināmā mērā daži no izplatītākajiem argumentiem šķiet to saprotam. Bet viņa cerības joprojām neatbilst realitātei Baltajā namā. Starptautiskie likumi ir jāievēro, jo ir slikti tos pārkāpt. Galu galā, tie taču ir likumi. Vai jums nav kauna, kungs? Vai jums nav kauna? Jaunākās ziņas. Daudzi starptautiskie līderi nemaz nekaunas. Patiesībā tas varētu būt galvenā pazīme, kas līderu šķiru atšķir no mums pārējiem. Vai kāds domā, ka starptautisko tiesību arguments pārliecinās kādu šajā jautājumā? Vai kādu, kurš jau nav ticis pārliecināts? Vai kāds vēl uzskata par ironisku to, ka cilvēki bieži kritizē Trumpa par acīm redzamu morāles trūkumu, bet tad turpina mēģināt viņu pārliecināt, izmantojot morālistiskus argumentus? Mazāk nekā pirms 3 mēnešiem pasaules līderi pulcējās Davosā, lai nodarbotos ar savām dīvainajām līderu darīšanām.
Jūs varētu atcerēties, kā Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs sniedza runu, ko daudzi uzskatīja par labāko šajā pasākumā, un tās tēma bija pasaules kārtība un starptautiskās tiesības. Lūk, galvenā doma. Šodien es runāšu par pasaules kārtības sabrukumu, patīkams ilūzijas beigām un skarbās realitātes sākumu, kur ģeopolitika, kur lielo galveno varu ģeopolitika vairs nepakļaujas nekādiem ierobežojumiem, nekādām robežām. Patiesībā šī daļa bija franču valodā, bet ticiet man, jūs nevēlaties dzirdēt, kā es mēģinu to runāt. Par laimi viņš pēc tam pārgāja uz angļu valodu. Gadu desmitiem tādas valstis kā Kanāda plauka, pateicoties tam, ko mēs saucam par uz noteikumiem balstītu starptautisko kārtību. Mēs zinājām, ka stāsts par uz noteikumiem balstīto starptautisko kārtību bija daļēji nepatiesīgs. Ka stiprākie atbrīvos sevi no noteikumiem, ka tas būs izdevīgi. Ka tirdzniecības noteikumi tika piemēroti asimetriski. Un mēs zinājām, ka starptautiskās tiesības tika piemērotas ar atšķirīgu stingrību, atkarībā no apsūdzētā vai upura identitātes. Šī runa bija mazāk nekā pirms 3 mēnešiem, un šķiet, ka visi to ir aizmirsuši. Mēs atkal runājam par starptautiskajām tiesībām tā, it kā tiem būtu nozīme. Tiem nav nozīmes. Vai mēs lūdzu varam mēģināt pāriet pie stratēģiskākas argumentācijas? Jūs varētu domāt, ka alternatīva, ko es ierosināšu, izgāzīsies no Irānas iekšpolitikas viedokļa. Kā režīms bija nepopulārs iesaistoties karā. Savienotās valstis uzsāka šo karu februāra beigās, lai mēģinātu izmantot valdības vājumu. Un ka galīgais mērķis ir, lai labvēlīgāks režīms ieņemtu tā vietu. Bet iznīcināt elektrostacijas un tiltus? Nē, tas ir pretēji vēlamajam rezultātam. Tas izraisīs tā saukto apvienošanās ap karogu efektu, kad mērenie valsts iedzīvotāji nostāsies valdības pusē. Tas ļaus Irānas valdībai gan turpināt cīņu pret Savienotajām valstīm, gan arī pretoties protestētājiem valstī. Vai tas varētu notikt? Jā, pilnīgi noteikti. Man nav šaubu, ka kādā līmenī būs zināma pretreakcija. Tā ir acīm redzama šāda eskalējoša soļa negatīvā puse. Var tikai brīnīties, vai tas liecina, ka ASV izlūkdienesti ir ļoti skeptiski par sacelšanās iespējamību. Ir bijušas noplūdes, kas liecina par to, lai gan ir grūti pateikt, vai šie novērtējumi analizē to, kas varētu notikt tagad, vai arī to, kas ir iespējams pēc ilgstošas kampaņas. Tomēr kopējais efekts šeit arī nav tik skaidrs, un neizbēgams trūkums, kā to attēlo mēdīju diskusijas. Patiesībā iespējamās problēmas ar šo argumentu ir divējādas. Pirmkārt, vispārīgi runājot, šī nav nulles summas spēle starp Savienotajām valstīm un Irānas Islāma Republiku. Pilsoņi neizvēlas vienu vai otru. Ja radīsies iespēja gāzt valdību, tas pats protestētāju kodols no janvāra neapšaubām izmantos šo iespēju. Jautājums no Irānas valdības skatpunkta ir, vai viņi spēs pārliecināt mērenos, ka tā patiešām ir nulles summas spēle, un velns, ko viņi pazīst, ir labāks par to, kas ir Baltajā namā. Tātad, vai Irānas iedzīvotāji apzinās, ka Savienotajām valstīm nav reāli iespējams pārņemt un pārvaldīt Irānu? Vai viņi apzinās, ka Savienotajām valstīm nav karaspēku uz vietas, ka tās spēj izvietot tikai dažus tūkstošus karavīru, kā tas ir pašlaik, un būtu nepieciešams daudzreiz vairāk, lai pat mēģinātu tieši okupēt valsti? Un vai viņi vēroja, kā tas notika Irākā 2003. Gadā, kad Savienotās valstis patiešām gāza valsts diktatoru, bet nevēlējās neko darīt ar ideju pārvērst to par ASV protektorātu? Otra iespējamā problēma valdošajā uzskatā par pretēju efektu ir situācijas ekonomiskā puse. Daļa no tā, kas nosaka, vai kāds vēlas protestēt, ir iespēju izmaksas, kas saistītas ar protestēšanu. Cilvēki ar labi apmaksātiem darbiem mēdz turpināt savu ikdienas dzīvi, pat ja viņi ienīst valdību, jo viņiem viss ir salīdzinoši labi un protestēt ir riskanti. Ja tu visu valsti atstāji bez elektrības, šiem cilvēkiem lietas vairs neizskatīsies tik labi. Vai viņi būs neapmierināti, ka to izraisīja Savienoto valstu militārie spēki? Varbūt. Vai tas mainīs viņu nepatiku pret Irānas valdību? Visticamāk, nē. Vienīgā atšķirība ir tā, ka viņi var kaut ko darīt attiecībā uz Irānas valdību. Viņi nevar daudz ko darīt, lai apturētu ASV bombardēšanu, izņemot ironiski gāžot Irānas valdību. Tāpēc mums nāksies pagaidīt un redzēt, kādas būs kopējās pretreakcijas sekas, ja Amerikas Savienotās valstis kādreiz īstenos šo stratēģiju.
Visbeidzot, mums tomēr ir jānonāk pie galvenā jautājuma. Ir būtiska problēma ar infrastruktūras iznīcināšanu. Tā ir problēma, par kuru mēs esam plaši diskutējuši saistībā ar Krievijas un Ukrainas karu, gan attiecībā uz tur esošo infrastruktūru, gan arī uz Kremļa naudu, ko Eiropa tur ķīlā. Un runāt par turēšanu ķīlā šeit ir pareizi, pat ja mēs runājam par infrastruktūru. Kad tu iznīcini tiltu vai elektrostaciju, nav vienkāršas pogas, ko nospiest, lai to atjaunotu. Un tā ir problēma, ja tu iesaisties sarunās ar pretinieku, mēģinot viņu piespiest, piemēram par Ormuza šaurumu. Tavu ietekmi sarunās nosaka tā, ko tu vari sagaidīt iegūt, cīnoties, un kādas zaudējumus tu vari uzlikt savam pretiniekam, pieņemot, ka tu cīnies līdz militāram iznākumam. Varbūt šķietami pretrunīgi, tu patiesībā nevēlies šos zaudējumus pretiniekam uzlikt cīņas gaitā. Ne līdz pašām beigām, kad pēdējā iespējamā saruna kārta tāpat jau ir izgāzusies. Tas ir tāpēc, ka ja tavs pretinieks šo zaudējumu cieš jau agrāk, tam vēlāk vairs nav nekādas ietekmes uz pretinieka lēmumu pieņemšanu. Tas vienkārši ir zudis. Un tas nozīmē, ka pretinieka izmaksas, turpinot karu, samazinās. Jūs zaudējat daļu no savas ietekmes sarunās. Šeit ir intuitīvs veids, kā par to domāt. Ja jūs turat kādu ķīlnieku izpirkuma maksas dēļ un ģimene atsakās maksāt, vai ķīlnieka nogalināšana mainīs situāciju? Nē. Jūs tikko zaudējāt vienīgo sviru, kas jums bija. Tomēr ir jāņem vērā, ka, lai militāri virzītos uz kara izbeigšanu sev labvēlīgi, pastāv noteikti kompromisi. Militāro mērķu sasniegšana nozīmē virzīt kara gaidāmo iznākumu sev vēlamā virzienā, taču tas neizbēgami uzliek pretiniekam neatgūstamus zaudējumus. Neskatoties uz to, jūs varat iegūt lielāku ietekmi sarunās, ja iznākums mainās jums par labu vairāk, nekā neatgūstamie zaudējumi mainās jums par sliktu. Tas, piemēram, ir iemesls, kāpēc Ukrainas uzbrukumi Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām parasti ir laba ideja. Šīs iekārtas var salabot salīdzinoši īsā laikā, tāpēc neatgūstamās izmaksas ir nelielas. Taču Krievija zaudē ieņēmumus, kas ierobežo Kremļa budžetu un nozīmē, ka Ukrainai kaujas laukā pretī stājas mazāk karavīru. Šī ir arī atšķirība starp Kargas salas iznīcināšanu un tās padarīšanu nelietojamu tik ilgi, kamēr turpinās Irānas karš. No pretējās puses skatpunkta tā ir atšķirība starp Hormuza šauruma faktisku slēgšanu un tā pārslogošanu ar mīnām uz nenoteiktu laiku, gan miera, gan kara laikā. Patiesībā starptautiskās tiesības pieļauj šo atkāpi. Jums ir atļauts mērķēt uz infrastruktūru, kas atbalsta civiliedzīvotājus, ja vien tam ir samērīga militāra ietekme. Tagad viss sabrūk tieši pie tā, kurš nosaka, kas ir samērīgi. Jūs zināt, ka tieši uz to virzās Tieslietu departaments, pat ignorējot jautājumu, ka Amerikas Savienotās valstis nav dažu startautisku līgumu, piemēram, Ženēvas konvencijas 1. papildus protokola dalībniece. Atkal, starptautiskās tiesības nebūs pārliecinošs arguments tiem cilvēkiem, kuri patiesībā pieņem lēmumus. Kaut kas vairāk tādā garā, ka rīcība, kas kaitē ASV interesēm, nav saskaņā ar principu Amerika pirmajā vietā, un šāda rīcība kaitē ASV interesēm būtu daudz efektīvāks arguments. Jebkurā gadījumā, es nezinu, cik tālu šis plāns aizies, ja Trumps mēģinās to pilnībā īstenot. Nebūtu nemaz pārsteidzoši redzēt vēl vairāk triecienu pa Irānas infrastruktūru, nevis Trumpa draudu dēļ sociālajos tīklos, bet gan tāpēc, ka Baltais nams uzskata, ka tas veicinās kara gaitu. Bet man šķita aizraujoši, ka gandrīz 3 pilnas dienas ziņu stāsti balstījās uz lietām, ko teica Donalds Trumps. Jā, tās nav tās lietas, ko parasti saka prezidenti, bet tās joprojām nav tās lietas, uz kurām vajadzētu koncentrēties kara novērotājiem. Atceries, par šo ir arī ar ēdienu saistīts mēms. Pasaulē, kas tic šim memam, nav savienojama ar pasauli, kas cenšas interpretēt katru Donalda Trumpa izteikto draudu. Salīdzinājumam, cik reizes tu esi dzirdējis, ka Irāna skandē nāvi Amerikai? Tas būtībā ir kodolīgāks variants tam, ar ko draudēja Trumps. Bet mēs esam iemācījušies to ignorēt, jo tas ir tas, ko viņi saka. Un teikt kaut ko starptautiskajās attiecībās nav īpaši svarīgi. Svarīgas ir darbības, tāpēc es cenšos koncentrēties uz šo militāro krīžu daļu. Un šeit Trumpa draudētajam rīcības veidam ir milzīgs stratēģisks trūkums. Tātad, kādi ir mūsu galvenie secinājumi šodienai? Iebilst uz startautisko tiesību pamatā ir enerģijas izšķiešana, jo tas šo administrāciju nepārliecinās ne mazākajā mērā.
Šādām operācijām pastāv atbildes reakcijas risks, lai gan kopējais efekts varētu būt jaukts. Tomēr uzbrukumi infrastruktūrai var mazināt paša ietekmi sarunās, tāpēc tas parasti nav laba ideja. Laba ideja ir turpināt uzzināt vairāk par to, kas notiek karā. Daudz video un pilns atskaņošanas saraksts par šo tēmu. Apskat tos! Un ja tev patika šodienas video, lūdzu nospied patīk, dalies un abonē, un tiekamies nākamreiz. Rūpējies par sevi!